aizējām līdz mašīnai. Viņam jāgāja. Nevien, kā izskatās. Nevien, kā tur. Nevar būt. Netic. Varam pasaukt vēl kādu lielāku speciālistu. Tā, что. Я смотрю, что. Kolektīvs, kam karoga vietā ragi ir, nu tad turpinām. Bundzinieku aicinam uz skatuvi un Evija. Burtnieku novada Rencēni. Pārējie dalībnieki droši var iekustināt gurnus. Lai valda jautrība un dzintar bungojiet no visas sirds, lai bundzinieki ieskandina mūsu svētkus. Mēs bildējamies ar Minhausenu, kurš šeit pie cirviem labprāt nobildēsies ar visiem. Jautrība turpinās, iezemieši dejo bungu ritma pavadībā šeit pat. Un visi, protams, pulkstenis 22. pulcējās šeit uz veiksmes deju rituālu konkursu. 23. balle un lustēšanās līdz 3 naktī. Vēl cirvis neņemam, bildējamies ar cirviem. Cirvis pēc 10-15 minūtēm varēsim paņemt. Visi dejo un priecājās bundzinieku pavadībā. Augšā rokas, ļoti labi augšā rokas.
Oi, un taisa man drusīt lielāku tusiņu. Tas neviens cits bez jums to neuzrētīs. Neviens cits. Turam plaukstām ritmu. O, mums ir go-go degotājs. Pagriezies pēc publiku. Pagriezies. Uzgavilējam. Ok, šādi kopā ar Miko. Tagad šis kungs jums rāda deju kustību, rāda deju futbolu. Dod! Sērija 96. Mārtiņš Miklaus šauj. Andis Zvejnieks gatavojas. Tātad tiek pasniegtas arī trofejas un, protams, brīnišķīgas balvas no atbalstītājiem Purnavas muižas. Jā, visi nofotografējās ar savām iegūtajām balvām, jo tā ir vēsture, un tā ir ļoti nopietna cīņa. Nobildēmies un ķeramies klāt nākamajai disciplīnai. Sacensībām, mednieku sievām un draudzenēm. Nu, tās vienmēr ir atraktīvas, to jau mēs vakar redzējām arī deju konkursā. Un Leoparda vieta, mednieku klubs Mēstraks dārstāvis Kārlis Strāzdiņš. Lēc augšā pa taisno, ko tu tur apkārt? Kā tā, te tak visi tādi sportisti. Kā augšā, trešā vieta ir. Un pirmā vieta, ziloņa vieta Norvēģu trapā, Andis Anspoks no mednieku kluba Daibē. Tā ir nopietna padarīšana, jā. Kārtīgi. Paldies uzvarētājiem! Turpinam apbalvošanu. Vietu Juris Zelts no Mežāzes VIP.
no kluba Glans Sigitas Momeniškis. Piešķīra Purnavas muiža. Turpinām. Nobildēmies. Nākošā nominācija. Degunraža vieta Edgars Dandens no Drustiem. Un ziloņa vieta Aigaram Rālēm no Mežāzes VP. Ceturto, piekto vietu apbalvojas Sijā Roja FCTS, savukārt 1., 2., 3. vietu Latvijas Safari klubs. Īpaši paldies Rutai Erenfrīdai. Fotogrāfējam uzvarētājus. Apbalvojam uzvarētājus šaušanā par skrejošo degunu no Džons D. Un ziloņu vietu šajā nominācijā ir izcīnījis Jānis Stams no Mežāzes VP. Sarūpējis veikals Huberts, un īpaši paldies par to Gatim Vinātam. Vārds tev, ja? Esam tā ļoti veikli, ļoti atraktīvi, ļoti cirkstoši tikuši līdz kopvērtējumam, kurš gan šogad būs vinnējis. Bet tiek apbalvots Mednieku klubs Mežāzes VP. Rītīgi atraktīva un enerģiska komanda, un cik daudz dāmu! Jā, jūs jau varat kādu nosēdināt uz podesta, jūs tik stāvat aiz podesta, bet kādu varat nosēdināt? Jā, droši, tas ir jūsu podests. Tā tad lauvas podests ir jūsējais. Savukārt uz bifeļa vietu mēs aicinām Mednieku klubu Skrīveri.
bronžu vietu komandu kopērtējumā ir izcīnījusi komanda Glans. Un kāds jau no mūsu Minhausenas Āfrikā īpašā svētku plača tur esošajiem pārstāvjiem nojauš, noteikti jau nojauš, ka tieši viņš ir kļuvis par šo 12. Vislatvijas mednieku svētku absolūto uzvarētāju. Un tas nav neviens cits. Minhausenas 2010 svētku absolūtais uzvarētājs komandu kopērtējumā ir mednieku klubs Zvārde. Pasniegšanai vārdu dodam MMD vadībai. Labdien, mednieki! Šī gan nav MMD vadība, bet tā daļa, kas spēj izdzīvot Āfrikas karstumā. Mēs nezinājām, kurš vinnēs, tāpēc viss ir āfrikānisks. Mēs tā domājam, mēs esam te divas šodien, citreiz mēs esam trīs, citreiz atkal tā, bet nav neviena Minhausena, kura MMD nebūtu piedalījies. Neviena. Un tāpēc mēs domājam, ka jebkuram mednieku klubam